Sveiki visiem! Atrodos interesantā objektā, par kura eksistenci varbūt daudz nemaz nezina. Tas ir lībiešu vadoņa Ako piemiņas vieta. Vieta ir labi iekārtota, ir informācijas stends, ir labi iekārtota stāvvieta, piknikvietas, labierīcības. Atrodas pie viadukta. Ja brauc Rīgas virzienā, jāizbrauc cauri. Ja brauc no Rīgas uz Salaspili, jāizbrauc cauri Salaspilī. Un pirms viadukta jāgriež pa kreisi. Norādes ceļa malā nav. Jāskatās ir pēc navigācijas, jo vismaz Waze kartē kā objekts tas ir atzīmēts. Šeit ir tātad, es te pagājos nost bišķi no ceļa, lai netraucētu cilvēkiem. Tātad ir ieejas vieta. Un pati piemiņas vieta man nedaudz atgādina pēc iekārtojuma Skandināvu pilskalnus Dānijā. Tātad piemiņas vieta iekārtota pēc apļuveida principa. Valnis visapkārt, uz kur izvietot akmeņi ar dažādiem iekaltiem zīmējumiem. Gods un slavu cilvēkiem, kas šo vietu iekārtojuši. Manuprāt, vajadzētu šādā veidā pieminēt visus, teikšu tā, senlatviešu vadoņus, neminēšu ciltis, bet tos, par kuriem mēs kaut ko zinām, visiem prasītos attiecīgā novadā līdzīga piemiņas vieta. Mūžīga piemiņa Ako un visiem, kas krituši līdz ar viņu, kā arī pirms un pēc viņa brīvības vārdā. Svecītis. Iesaku uz šo vietu atbraukt. Smuka, mierīga vieta. Blakus ir Daugava. Kartē var paskatīties tuvākos objektus. Kaut kā tā.